brālis aizsūtīja e-mailu Lukasam Popam, tas ir spēles Return of the Obra Dinn autors. Viņam iepatikās, viņš to notvītoja. Par mums ieinteresējās pat ne lietotāji, bet ieinteresējās kaut kādi izdevēji. Tirgus ir piesātināts spēlēm, bet tas, ka tirgus ir piesātināts, nenozīmē, ka tu kā lietotājs dabūsi to, ko tu gribi. Tāpēc mēs meklējām, kur varētu būt pieprasījums un kur mēs varam piedāvāt kaut ko tādu jaunu un pietiekami neparastu. Mums tiešām izdevās ieviest kaut ko jaunu, kas no vienas puses bija labi, no otras puses tā bija problēma, jo nebija iespējams paskaidrot no mārketinga viedokļa, kas tas ir. Mūsu tā pieejas izstrādē bija tas, ka katram šim līmenim nosacītajam mīklai viņam jābūt stāsta sastāvdaļai, tam jābūt jēgai no tāda rīcības loģikas viedokļa, kas bieži vien detektīvu filmās nav. Cilvēki rīkojās iracionāli tikai tāpēc, lai būtu mīkla un būtu noslēpums. Kas ir tieši tavs stils? Grotesks kaut kādas figūras. Groteskas? Jā, ir datorspēles, kuras pilnīgi neko neatpaliek no kaut kādām labām filmām vai no labām grāmatām. Un ir kaut kas tāds, kas pārspēja izmantošanas tā ziņā kaut kādas kazino. Case of the Golden Idol un Rise of the Golden Idol ir daļa no kultūras. Ja gribētos cerēt. Ernests Kļaviņš ir mākslinieks, kas ir kopā ar savu brāli Andreju izveidojis pasaules mēroga atzīta datorspēli The Case of the Golden Idol. Šodienas sarunā mēs diskutējam, vai datorspēles var atzīt kā vizuālo mākslu. Un mēs arī pārunājam, kāpēc tas ir tik svarīgi, ka jāķerās darbā pie jebkuras idejas, nevis jāgaida to perfekto ideju, un ka jāgaida par perfekto iedvesmu, jo tā nekad neatnāks. Ir jāstrādā, un tad jūs arī tiksiet pie forša gala rezultāta. Tā kā skatieties un baudat. Labrīt, Ernest. Labrīt. Kā tev šis rīts pagāja? Ko tu ēd brokastīs? Es parasti neēdu brokastīs, izēju parasti tikai kafijas krūzi. Jā, tu neēd? Jā. Kāpēc tā? Kaut kā nav iegājies. Tu stāstīji par tavu suni. Tev ir mazais beagles? Man ir maza beagle meitene. Jā, kā viņu sauc? Ko sauc Seda. Seda. Kāda viņa ir? Kāds suns viņa ir? Viņa ir tāda ļoti piemīlīga, nedaudz bailīga. Bet kā beagles viņa nevar būt tāds īsts arī vārgulis. Enerģiska. Mīl spēlēties ar mantiņām, kuras viņam es pērku, un viņas dažreiz spēlējot, dažreiz vienkārši ņem un aprok kaut ko dārzā. Ko aprok? Jā. Jā, kā apslēptā manta. Jā. Lai vēlākam vai nākamajam gadsimtam. Jā. Kaut kas tad, man liekas, nav izrakts vispār nekad. Un kā tevs bija attiecības ar tavu brāli, Andreju, kad tu Mums ir liela gadu starpība, 6 gadi. Tā kā mēs esam brāļi, mēs varam strīdēties bišķīt skarbāk, ja mēs strīdamies kādiem dizaina jautājumiem. Tad ir kaut kāda priekšrocība, ka tu strādā ar savu brāli, nevis ar cilvēku no malas, ka tu vari riktīgi izstrīdēties un tad dabūt to labāko ideju no tā visa. Ka te nevajag kaut kā attālināt sevi tajā strīdā. Varbūt bišķīt mazāk diplomātisks, bet vispār diplomātiskam nekāid būt pret visiem. Strīdēties diplomātiski, tas jebkurā gadījumā ir laba ideja, kad tur pateikt nevis uzreiz, tad šī ideja ir draņķis, un tā, bet, teiksim, jā, te mums ir pāris idejas, varbūt mēs varam meklēt alternatīvas. Tas strādā, ja tu esi testējis to, un tas labāk strādā, ja? Tas ir necis kultivēts speciāli tas. Bet Bēls arī ir kultivējis to. Jā, mēs jau agrāk šorīt runājām, ir vēl viens podcasts ar viņu. Un jā, mēs runājam par tām komunikācijas prasmēm, ka tev tiešām ir, ka tu sastrādājies kopā ar to otru cilvēku, tev ir nevis tā kā jānoliedz viņu, nepatīk tā ideja, bet, tā kā palaist to garām un lai tas cilvēks tiek motivēts, mēģināt risināt to domu atkal. Mēs pieejam tam, ka ir tādas stadijas, ka, ja teiksim tā ideju ģenerēšanas stadija, kad ir speciāli jābūt nekritiskam, un tad, kad mēs nonākam līdz kādam tādam īsajai ideju sarakstam, tad mēs jau varam viņus tā kā testēt uz stresu, vai tam ir jēga vai nav. Tad jūs, kad jūs bijāt bērni, jūs abi divi brāļi, vai jūs spēlējāt kopā tās video spēles? Jo tu esi 6 gadus vecāks par tavu brāli Andreju, ja? Kaut kādas video spēles parādījās pieslēgts pie melnbaltā televīzora, kaut kas tāds. Tas bija ļoti sen. Es īstenībā pat, man ir
mazbērnības atmiņas kaut kā. Jā? Jā, es kaut kā aizmirsies. Kaut kas tad bija pie televīzora pieslēdzamie kaut kādi tādi Taivānas pakaļdarinājuma konsoles, kas tur tika kaut kas tāds, man liekas, bet es detaļas nespēšu tagad atstāstīt. Tu dzīvo šeit un tagad tev ir vairāk atmiņas par pēdējiem 5 gadiem, Jā. kad tu esi izstrādājis to The Case of the Golden Idol kopā ar tavu brāli. Jā. Kā tu vispār juties, jo tā bija tā, kad Andrejs bija citā uzņēmumā, viņš dibināja Next Level, bija viņam? Bija Next Level, viņi taisīja sociālo tīklu spēli Okeānija. Bet tad, kad ienāca Facebook Latvijā un draugi sāka tā beigties, tad viņi mēģināja konkurēt globālajā tirgu, bet tas viņiem nesanāca dažādiem iemesliem dēļ. Tad Okeāna bija tā kā pirmsākums Facebookam? Tas bija, viņi bija draugos, viņi vēl joprojām ir. Var spēlēt viņu? Jā, bet viņa tie ziedu laiki bija, kad bija draugi, bija populāri Latvijā, bet Tad vecie labie laiki. Kad nāca iekšā starptautiskie sociālie tīkli, tad viņi zināja, kā strādā tie lokālie sociālie tīkli, bet kā strādā globālie, viņi vairs nezināja tik labi un bija lielāka konkurence un tajā globālajā tirgu viņiem nesanāca konkurēt. Un tad viņš aizgāja savu ceļu, jūs tā kā vairs, vai jūs sastrādājāties vispār pirms Case of the Golden? Jā, mēs strādājām kaut kādos visādos gan hobiju, gan komerc kādos produktos. Mēs komiks sacerējām kopā priekš komiks žurnāla Kuršik pa brīžam. Jā. Un vēl joprojām to darām. Jūs kopā? Jā, mēs kopā sacerējām sižetu un tad es zīmēju. Tā kā mums tādas sastāvēšanās pieredze mums bija, bet šis, protams, tāds lielākais projekts un veiksmīgākais. Un kad kad jūs tā kā sākāt to sastrādāties, tu kā vispār, tu juties par to virzienu, kur šī The Case of the Golden Idol, kā tas virziens ies, tā kā tu biji ļoti, priecīgs, ka jūs beidzot varat atkal sastrādāties tādā lielākā spēlē, vai tu domāji, ka tas nesanāks? Mēs nezinājām, vai tas sanāks. Mēs, protams, mēģinājām testēt pēc iespējas ātri visu. Pat tāda ieceres līmenī mēs taisījām agrīnos testus, tad mēs veicām testus, vai tas, es nezinu, kā latviski pateikt, upscale. Vai šīm mehānikai ir iespēja, vai viņi nodrošināt kādu lielāku mērogu spēli. To mēs testējām, un tad, protams, bija tāds neziņas brīdis, jo tirgus ir pārsātināts, vai tevi vispār pamanīs. Un mēs te mēģinājām arī nemākulīgi nodarboties ar mārketingu. Jūs paši? Jā, tu sūtīt kaut kādiem influenceriem, tos sastādījām saraksts no YouTuberiem vai ko tādu. Mēģinājām viņiem sūtīt, tad mums neko diži negāja. Viņam nepatika tās spēles? Lai tev pievērst uzmanību, ir ļoti maz iespēja, ka tev pievērsīs uzmanību. Ja tu ar kaut kādu citu veidu lielāku uzņēmums, tā kā full stack, ja jūs neaizējat pie tieši viena publicitātes uzņēmuma? Nē, mums izdevējs, to mēs atradām jau vēlāk. Izdevējs, to mēs atradām vēlāk. Daļai pateicoties tam, ka brālis aizsūtīja e-mailu Lukasam Popam, tas ir tāds spēles Return of the Dino autors, un spēles tādas indie zvaigzne, un šis Return of the Dino bija viens no mūsu ietekmes avotiem. Un tad brālis aizsūtīja viņam mūsu spēles demo, viņam iepatikās, viņš to notvītoja. Tas bija viens, ka pa mums ieinteresējās pat ne lietotāji, bet ieinteresējās kaut kādi izdevēji. Un tad arī bija pasākums, ko organizēja Latvijas spēļu izstrādātāju asociācija, un tad brālis bija fizisko galdu un spēli, un tad viņš sastapās ar mūsu izdevēju Playstaka skautu.
Tad jūs bijāt tādā konferencē, ne? Kā sauc tās? Es te pasākumu precīzi nosaukumu. Spēļu pasākumā. Jūs bijāt spēļu pasākumā un jūs bijāt atnesuši jūsu šito te spēli. Kā galda spēli vai? Nē. Datoru. Jā, un tad kāds atnāca garām? Es tur nebiju, tur bija Andrejs. Tā kā to vajadzēja droši pēc viņiem, bet es tagad vēl. Bet, jā. Tu tur nebija? Es tur nebiju, ne. Kāpēc ne? Tas ir liels notikums. Es biju, man likās, ka tiem fiziskajiem pasākumiem viņiem nav vērtības to brīdi. Jā? Jā, bet tas ir... Un tagad kā tu par tiem jūties? Tagad es uzskatu, ka tas bija. Vajag iet. Vajag iet, viņi nestrādā tādām tīrai lietotāju piesaistē, bet viņi strādā, tiešām ir kaut kāda industrijas cilvēks, tas mums nostrādāja. Es nevaru strādāju, tas viens case. Vai tavas domas par tādiem pasākumiem tagad ir mainījušās? Tagad, kad The Case of the Golden Idol ir ļoti izplatīta pasaules mērogā. Tā kā, tagad paldies tam pasākumam. Jā, tā asociācijai, tādām profesionālām asociācijām viņām ir jēga, jo tas arī dod kaut kādu horizontālo saiti, var pajautāt, vai, kāda, ar to pašu mūsu izdevēju bija sadarbojies vēl viens Bunkovskis, tāds Rise of Slime izstrādātājs. Viņš bija viņu sadarbojies, viņam bija laba pieredze, un tāpēc mēs arī drošāk varējām sadarboties mūsu izdevēju. Tad tev patīk būt savā nodabā ar klādi tev priekšā, un ka tu vari zīmēt, vai ka tu vari pašā savā nodabā paspēlēt spēles kaut kādas, kur tu izjūti, ka tu vari, ka tu, bez tās ārpusējās skaņas, kur tu tiešām izjūti, ka tu tur piedari. Nē, labi, tad nav pašlaik par izjūtām, par praktiskajām lietām. Protams, mēs tagad visi strādājam no mājām, jo, jebkur cits izstājums mums šobrīd būtu ļoti nepraktisks. Kam ir, protams, savas labās puses un sliktās puses, jo no vienas puses darbs nekad nebeidzās, tu visu laiku esi darbā. No otras puses, tas, ka tu nestiec fiziski cilvēkus tik bieži, tas, protams, ir slikti. Ka šis pats Covid ritms ar bezgalīgām videokonferencēm, viņš mums ir saglabājies un nekur viņš nedēsies. Bet, tas ir praktiski, ja mums ir, teiksim, kontraktori, kuriem mēs pasūtam darbus, teiksim, tur viena ir Austrālijā, otra ir Zemeslodes otrā pusē Jūtas štatā, un tad ir Kembridžā. Mēs nezinu, vai piebrauksim uz Austrāliju un Jūtas štatā tā, pa brīdim, lai sarīkot fizisko konferenci. Cik tev bija gadi, kad tu sāci zīmēt? Es jau biju bērns, kad es sāku zīmēt, es mācījos pēc Rozentāla skolā, es mācījos glaznotājos Mākslas akadēmijā. Kāda tev bija pieredze? Tas bija īstenībā bija tāds neveiksmīgs laiks, kad bija, kad bija tādi 90. kad bija tāds neliels tāds pagrimums, tāda kopēja depresija. Es pieņemu, ka tagad mācīties Mākslas akadēmijā, piemēram, ir labāk, tad ir vairāk iespēja. Studenti. Viņi aiziet uz Mākslas akadēmiju. Tas ir tas Austrālijā mēs, piemēram, es jau tā negribu ticēt, bet, tu aizēji uz mākslas skolu, tev vecāki saka, tu jau nedabūsi darbu. Tā kā izvēlies kaut kādu pareizāku profesiju, tā kā esi tur medicīnu studē vai juridisprudenci. Bet tu izgāji cauri Mākslas akadēmijai, un tagad tev bija, tu tagad pelni ar to arī, ka tu vari izveidot savu dzīvi ar mākslu arī, ja tu aizēji uz to Mākslas akadēmiju. Kā tev bija šķēršļi, ka tu pabeidzi, tu absolvēji to Mākslas akadēmiju? Kā tu vispār gāji par to ceļu, kas aizved uz tavu karjeru tagad? Es strādāju avīzē Diena par karikatūristu un infografiķu paralēli Mākslas akadēmijai vēl pie visu, kas arī, protams, nepalīdzēja te mācīšanās, jo tas
Vai ko tu biji infografiks? Jā, tu teiksim, stabiņš, tu reitingu partiju vai tu iekšzemes koproduktu, tu pieaugums. Ko? Tas ir tāds uzņēmums, kur tu strādāji? Vai? Nē, tas ir avīzē dienas, viņi zīmē tos. Tu avīzē, ka tu studēji Es studēju, vai pēc tam, pēc studējas, es tad biju, līdz tam brīdim, kad notika tas hostile takeovers, tad es aizgāju prom. No avīzes dienu, tagad es strādāju. Arī, protams, jā, mans galvenais ir šīs šobrīd ir datorspēļu biznesa, bet es tad arī zīmēju korektūras žurnālam ir. Jā. Biežiem kādas ilustrācijas. Tā, vismaz esmu daudz maz pēc specialitātes strādājis visu laiku. Man liekas, tas ir pretty cool, ka tu korektūras zīmēji žurnālam ir, bet kā tu vispār nonāci tajā vietā? Tas ir caur kontaktiem vai tur bija kaut kāds izsludinājums, kur tu uzzīmēji? Nē, mēs jau bija, kad, kā mēs tagad zinām, oligarhu pārpirku dienu, tad vesela grupa ar galveno redaktoru Neliju Ločmelu gāja prom, es arī tā skaitā. Un tad tas vienkārši bija nākamais projekts, kas tika taisīts pēc tam, kad no dienas bija aiziet. Tā es tad nonācu. Un tu vēl joprojām strādā kā ilustrators ir? Es tad brīžiem zīmēju, tas man neaizņem tik daudz laika. Bet jā, pašlaik tas pamatlieta, ko dara, tas ir šī nākamā datorspēle. Un tur ir daudz ko darīt. Tas būs turpinājums. Ja pirmā spēle bija 18. gadsimtā, nosacītajā 18. gadsimtā, tagad būs tādos nosacītajos 70. 70. To 1970. gados. Jā, tad jau jūs tā kā pārgājāt baigi lielu laika posmu. Kāpēc tā? Gribējās aiziet kaut kā tādu pietiekami modernu settingu, bet tādu, kur nav vietāluņu vēl. Kur nav kas? Vietāluņi. Vietāluņi. Ka nav iPhone. Nav iPhone. Jo iPhone viss sabojā, tad uj. Vēl viņa kaut kā vispār... Sabojā gan. Izslēgšu. Labi, šitas bija pieļaujami, bet... Runājam par pirms mūsu laikiem. Ok. Tad tur bija tā kā jāsarakstās ar kaut kādām vēstulēm vai kā jūs to... Ka ir tāda modernā tehnoloģija, telefoni, mašīnas, bet nav vietāluņu, jo tad sanāk, ka viss, kas notiek, ja tev ir tāda izmeklēšanas spēle, tad gan izēja tev pusē jānotiek ir vietāluņi, ko mēs negribam. Kāds būs tas jaunais formāts, vai tas būs arī tāds pats kā tie pirmajiem? Pietiekami līdzīgs, mēs tad mainīsim interfeisu. Vai jūs vēl būsiet tajā 90. pixelāt stilā? Nē, mēs izdomājam pārēt līdzāk tādu gleznieciskāku stilu, jo pixelāts viņš, tur ir problēmas. Pirmkārt, viņš signalizēja, ka šis projekts var būt niecīgs projekts, jo viņš asociējās tādiem ātri uztaisītiem niecīgiem projektiem, kur ir daudz tirgu. Un tāpēc ir tāds digitālā glezniecības stils šobrīd. Jūs varat tā kā salīdzināt to ar kādu mākslas darbu, tā kā, ko varētu pat tā kā šeit redzēt, vai kā tas izskatītos? Šeit, vai tas ir kaut kas... Mēs esam arī piesaistījuši Reinu Petersonu, kā otru mākslinieku. Latvietis? Jā. Un tas ir protams, digitālā, viss notiek elektroniskā pildspēle, bet tā ir tāda pseido eļas glazna kaut kas tāds. Kad ir tur animēta un tā. Kas tev tieši patīk tajā Reņa mākslā? Īstenībā, kāpēc es iedomājos viņu paaicināt, jo tieši tur mēs bijām kā citā podkāstā, un es te pieminēju, ka tajā pirmajā spēlē mums viens no iespējiem bija Gistavs Dorē. Tas ir franču ilustrators. Parasti tā Dona Kihota ilustrācijas klasiskās, tas ir Gistavs Dorē.
Un Reinis atsūta īziņu arī, kā viņam tad patīk, viņš tavs darē. Un es iedomājos, ka varbūt mums ka īstenībā tā pieeja mums pietiekami līdzīga. Jo vienmēr ir grūti bija šī saskaņot to stilu, ja vairāk mākslinieki. Un tas man kā deva tādu impulsu, ka varētu piesaistīt Reini, un tas būtu laba ideja. Un kas ir tieši tavs stils? Man tāda izteikti viena stila nav. Es parasti, arī tāpēc, ka es strādāju dienā, kad bija jātaisa daudz ilustrācijas, viņām bija labi, ja viņas nav vienādas. Tā kā man ir kaut kāda vairāk stila, ko es izmantoju dažādās vietās. Un šeit gan iepriekšējā spēlē, gan jaunajai, tik izstrādāts pa jaunu, kā tam visam jāizskatās. Pietiekami tādas groteskas kaut kādas figūras. Tev patīk tas grotiskais stils? Jā, lai tad viss būtu tāda neglīta un kaut kas tā. Jā, un arī, visi personāži ļauni mums spēlēt. Jā, tur ir kaut kāda... Jo detektīvu spēles un vispār murder mysteries ir ļoti populāras. Tur ir kaut kāda intriga par to tādu tumšo pusi. Kāpēc viņu nogalināja? Kas bija tajās domās galinātāja galvā? Kas ir tieši, kas tā kā aizgāja greizi, vai tas tev arī tā izklausās, ka tas tev arī ļoti interesē. Es nekad, es neskatos tādas lietas, bet varbūt var paskaidrot, kāpēc tev tieši liekas, ka tev patīk? Detektīvu spēle tad bija Andra ideja, un tad īstenībā tad nebija tik daudz, tā doma bija tāda, ka, kurā žanra, tā tirgus ir piesātināts spēlēm, drausmīgi. Yeah. Ļoti daudz visu, kā. Tev ļoti grūti pievērst uzmanību, bet tas, ka tirgus ir piesātināts, nenozīmē, ka tu kā lietotājs dabūsi to, ko tu gribi. Viņš jau būtu piesātināts kaut tādu, kas tev nevajag, un tas piesātinājums nodrošina tikai to, ka tu nevari atrast neko vairs. Bet tāpēc mēs meklējām, kur likās, ka ir kaut kāda niša, kur varētu būt pieprasījums, un kur mēs varam piedāvāt kaut ko tādu jaunu un pietiekami neparastu. Tad bija šī spēle Obradina, kur ir notikumi tā kā no pirmās personas staigā pa tādu kuģi, noskaidro, kā ir gājuši bojā visādi jūrnieki pa tām 3D vidē. Un tā īstenībā bija Andra ideja, ka mums likās, ka mēs varam šī žanrā ieviest kaut ko jaunu. Mums tiešām izdevās ieviest kaut ko jaunu, kas no vienas puses bija labi, no otras puses tā bija problēma, jo nebija iespējams paskaidrot no mārketinga viedokļa, kas tas ir. Un arī vēl problēma tāda, ka nebija ļoti labi, ja var parādīt to saucamo core gameplay loopu, to pamat spēles procesu 10 sekundžu gifā. Mēs to nevaram, jo viss spēles process notiek spēlētāju galvā. Jā. Teiksim, ir vēl viena populāra latviešu spēle, iespējams populārāk par mums Spiderhead, kur viņi ir par zirnekļiem, kur cīnās gaismas zobeniem, un tur uzreiz viss skaidrs. Tur var parādīt, ieraugt to vienu gifu, un tu jau zini, kas tas ir apmēram. Tad tā problēma ir, kā tu var izskaidrot? Kā tu var izskaidrot kaut kādas problēmas risināšanas, ka tas ir baigi fun tavā galvā. Mēs par to arī runājam ar Andreju, kad tu tā iedomājies par problēmas risināšanu, tu uzreiz domā, ka tev, pods ir saplīsis, vai ka tev vajag risināt tādu veidu problēmu. To neviens negrib, bet šitādās spēlēs, viņas ir tādas aizraujošākas tās problēmas, kad ir kaut kāda struktūra un kad tevi pavadina, un tas ir tā patīkamāk nekā tāda nestrukturēta. Bet jā, tas komunikācijas veids ir ļoti iespaidošs šādai te spēlei. Jā, tā bija mūsu nākamā problēma, ka notiek viss cilvēku galvā, bet tad vajag kaut kā, lai cilvēks to nokomunicētu un dot viņam atpakaļējo saiti, ka tas ir pareizi vai nē. Ja mēs, teiksim, dažreiz dara tā, ka ir tāds pilnīgs postmodernisms, tā kā
Rosjamona vārti, ka tāds postmodernisks, kur jebkurš stāsts, ko piedāvā spēlētājs, tad būs pareizs. To mēs negribējām. Mēs gribējām, ka ir pareizās un nepareizās atbildes. Jā, un tad mēs eksperimentējām visādiem ievadas veidiem. Beigās mēs nonācām pie tāda teksta ievadas. Nevis teksta ievadas kā teksta, bet ir teksts un jāievalk tukšajās vietās vārdi. Tev patīk, kā viņa ir izveidojusies? Tu ir zināmas problēmas, jo tā gramatika viņa brīžiem pasaka pārāk daudz priekšā, bet visumā es domāju, ka tas ir pietiekami veiksmīgs risinājums. Ir pat uztaisīti arī kaut kādi pāris līdzīgas spēles jau, gan kādas Game Jam ietvaros, gan arī tur ir kādi citi? Jā, tā kā es beidzot... Viņa ir nokopēta? Nokopēta, nē, tā nav, tas jau nav kopēšana, tas izmantojot līdzīgu gameplay principu. Jā. Un taisīt kaut ko savu, tas nav kopēšana. Tas ir vislielākais, kā to saka, ja kāds tevi nokopē, tas ir vislielākais kompliments. Bet kāpēc to vispār pieminēju? Tāpēc, ka tas nozīmē, ka es dabūju beidzot paspēlēt savu spēli, jo iepriekšējais nebija, mēs jau izdomājām mīklas, bet mēs viņus nevaram spēlēt, jo mēs zinām atbildi. Jā, un tad jau baigi labi, kad kāds cits cilvēks to taisa. Tad jau viss vinnētāji. Man patika, es palasīju tavu mazu tekstu biogrāfijā, un tur stāstīja, ka tu tās karikatūras zīmē žurnālam Ir un Dienai, un ka tu esi tu kritizē politiķus, vai, tu kritizē kaut kādas sociālās problēmas, bet tev, tas bija tā, jā? Kāds domāja, ka tu tā dari, bet tev tas ir tād, tu skaties to kā tādus jaukus brīžus ikdienā. Vai, tu uz tā skaties kā kaut ko, tādu vieglu, jauku. Nezinu. Tu atceries, ka tu tāds stāstīji, vai? Iespējams, tas bija sen. It's like joyful moments of the day, vai kaut kas tāds bija? Tiešām. Jā, kaut kas. Jā, varbūt. Jā. Tā realitāte tu. Protams, tā politika viņa iedarbojās, sevišķi pēdējos gados iedarbojās, bet šī tomēr nav mācoši. Bet, tas ir darbs skatīties to visu kritiski. Zīmēt karikatūras, lai slavinātu politiķis, būtu dīvains solis. Jā, vispār tas būtu bijās, tad vai... Tas vienkārši nav žanra ietvaros, tas nav tam domāts. Tev iedod rakstu žurnālā, un tad kā tu vari analizēt, kuru informāciju tu vēlies vizuāli attēlot? Ja man iedod rakstu, tas ir, tad tā ir ilustrācija rakstam. Tad es pārskatu acīm viņam pārni, ko es izdomāju, man liela pieredze tādā ziņā. Bet tā ir karikatūrai, kas iknedēļas, tad jau man jāizvēlās kaut kāda tēmas, viņa piedāvāja redaktoram. Un tad es pats domāju, tad man nekāda raksta neviens nedod. Tev nedod tos rakstus? Nē, man ir ilustrācijas rakstiem, kas ir atsevišķi, bet karikatūra viņa nav pie raksta, viņa ir atsevišķi. Tad tev iedod tādu un maziņu, tā kā dažus teikumiņus, ko man nedod nekādas teikumiņus. Es pats lasu ziņas, tad es piedāvāju kaut kādu tēmu, un tad es piedāvāju kaut kādu zīmējumu. Un saskaņoju viņu redaktoru. Tad tu daudz piestrādā, tu esi tā kā ļoti fokusēts uz to spēli, un tā kā nekas cits tā kā neeksistē. Kā tev vispār izskatās? Man interesē, kā tev izskatās tava diena? Tu uzcelies, tu neēd brokastu, tu uzzer kafiju. Kas tālāk notiek? Parasti ir kāda rīta sapulce, ka mēs programmētāji un Andrei mēs tur saprioritizējam. Kaut 9 apmēram tur. Normāli. Saprioritizējam kaut kādus darbus, skatāmies, vai nav sapulces, vai nav spēļu testi.
tad, samā daudz laika aiziet kādām apspriedēm. Tieši priekš tās spēles. Jā, tāpēc, ka tas ir, tad ir, trešdaļa no darba ir testēšana, un trešdaļa ir arī kaut kāda apspriešana, gan izvai. Un tāda pati tāda zīmēšana, un tā tas ir vēl viena trešdaļa. Tās dienas viņas var būt samērā dažādi izskatīties, kurā stadijā mēs esam projektā. Tev ir kāds konkrēts laiks, kad tu pabeidz to darbu? Vai? Nē, diemžēl ne, tā vajadzētu būt, bet es to nedaru. Tad tu ieskrien vēlās rīta stundās vai vēlās vakar stundās? Vēlās rīta stundās tik saka, nē. Bet parasti man ir kaut kāds tāds dienas pirmās puses cēliens, tad man ir pārtraukums pa dienas vidu, kad ir kaut kāds tāds enerģijas kritums, un tad vakarā atkal. Un atsākt. Ko tu dari, kad tev ir enerģijas kritums? Ko pastaigājos. Tu Rīgā dzīvo vai Nē, laukos? es Ikšķilē dzīvoju, tāpēc var pastaigāties normāli. Tur ir mešs. Un tavi vecāki arī ir mākslas vēsturnieki. Jā, vai viņi tev deva kaut kādu tādu iespaidu augot? Tāpēc, ka izaugu starp tām grāmatām un tas pēc atstāja zinām iespēju. Tu daudz lasīji? Lasīju, es skatījos bildītes. Ok. Jā, protams, tā vide viņa ietekmēja. Un arī tādas modernas datorspēles, kā modernas medijas, viņas var daudz ko mācīties no tādām daudz tradicionālākiem žanriem kā glezniecība. Vai datorspēle var būt mākslas darbs? Jā. Bet viņas jāsaprot arī, ka datorspēles viņas varbūt arī, mums teiksim, mūsu projekts viņš ir ētisks, tu vienkārši viņu nopēc veikalā un tu viņu spēlē, bet varbūt arī ļoti tādas izmantojošas schēmas. Kā, teiksim, balstoties visām mikromaksājumiem, lootboxiem, kad pat Eiropas Savienība gribēja ierobežot, neatceros, kā tas tās beidzās. Tā kā, jā, tas var būt mākslas, bet tas var būt, teiksim, arī sliktāk par kazino kaut kādā brīdī, arī savās dažās izpausmēs. Vai, teiksim, visi šie NFT, mēģinājumi NFT piesaistīt, tas ir, vispār tā ir finanšu piramīda. Tad jūs sakat, tad ir ok, tā ir daļa no kultūras, ja tā ir ētiski. Nē, es neesmu gatavs tik tādiem dzelžainiem definīcijām, kurā brīdī tu skaities kultūru, kurā nē. Es vienkārši līdzāk gribēju vairāk tādā brīvākā veidā noformulēt, ka, ir datorspēles, kuras pilnīgi neko neatpaliek no kaut kādām filmām vai savas tādas mākslinieckās vērtības ziņā vai no labām filmām vai no labām grāmatām. Un ir kaut kas tāds, kas pārspēja izmantošanas ziņā kaut kādas kazino. Tā kā ir dažādi, joma ir bagātīga un daudzveidīga, tur var atrast jebko. Jā, tā kā, lai spēles veidotāji to dara priekš tās mākslas, nevis lai izsūktu cilvēks kaut kādā ļaunā veidā. Jā, tad var būt tās schēmas, viņas var būt diezgan ļaunas. Tas pat ir, daži cilvēki pat apzinās bija pat, laikam, tas bija gan sen. Tas vairāk attiecās uz to, ne uz mums, bet uz visiem tiem, tam, ko var novilkt it kā pa velti telefonā, un kur pēc tam var parādīties kādu mikromaksājumu. Tad paliec parādā. Man liekas, ne. Nav tik slikti. Es nezinu, vai var paņemt tādu kredītu, notērēt viņus kādiem digitālajiem ķirbjiem. Tas tik dziļi. Šī joma, jo es jau viņai esmu no viņas samērā tāls. Bet Tad The Case of the Golden Idol un Rise of the Golden Idol Nē, tas ir daļa no kultūras. Gribētu. Jūs teikt, jā. Tāds labs piemērs ir Igauņu. Igauņu, laikam, un Britu spēle Disco Elysium, daudz slavenāk pa mums, un viņi ir parasti tas, ko piemina kā tādu spēli mākslas darbu.
Kā viņu sauc pie? Disco Elysium. Viņu taisīja tāda igauņu kreisi noskaņot mākslinieku grupa, kas tur pēc tam aizbrauc uz Londonu. Viņiem bija tas projekts bija veiksmīgs, bet tagad viņi sastīdējušies ar klientu saviem investoriem un pašlaik, laikam, nākamā projekta viņiem tāda īsti sakarīgi nebūs, izskatās. Viņi bija tā kā viņiem skatījās, ka ļoti lielu pienesumu vizuālajā stāstā. Vizuālajā un arī psiholoģiskajā stāstā. Narrative. Jā, nē, man tagad būs grūti viņu aprakstīt, bet jā, tas ir tāds, protams, stipri sarežģītāks projekts nekā mūsējais, un viņš bija tik taisīts lielākā komandā, un ilgākā laikā viņš bija lielāks risks, jo mēs jau īstenībā spēlējām pietiekami droši. Mēs uztaisījām nelielu projektu, mēs apmēram zinājām, ka mēs viņu varēsim tikt galā. Un Igauni viņi, protams, rīkojās stipri riskantāk. Tev liekas, ka tās pastaigas mežā un būšana ārā un saskārsme ar latviešu rakstniekiem vai citiem tieši latviešu iedvesmotiem, kaut kādiem avotiem, tas ir tev uzbūvējis to māku rast ļoti unikālu video spēli, datorspēli. Es nezinu, vai tā notiek, bet tieši uz to nacionālo kultūru, latviešu kultūru, viņi jau no tādas vidus Eiropas kultūras, viņas jau tik stipri neatšķirās. Tas ir, man vismaz radies tāds iespējas. Kas neatšķirās? Latviešu kultūra tieši no tādas nosacītās vidus. Var atrast, teiksim, glezniecībā kaut kādas, par ko es tiešām zinu, ka, lietuvieši viņi parasti ir ekspresīvāki, glezniecībā Igauni ir abstraktāki. Latvieši tādi drīzāk tāds bija tāds klusinātāks un tāds toties tādā varbūt harmoniskāk bija šī. Bet, vai šī kultūra ir tik atšķirīga no tā, kas ir apkārt, man liekas, maz ne tik ļoti vēl tas drīzāk tādās niansēs izpaužās. Kādās? Tā kā es aprakstītu tikko par glezniecību apmēram. Tad, tas vienkārši par glezniecību es zinu daudz maz par citām jomām es neuzdrīkstēšos komentēt, tad man trūkst tādas zināšana. Vai tas iespaidoja mūsu to izstrādi tik ļoti grūti teikt. Tas grafiskā stila galvenais iespējas ir vai tāda agrīno datorspēļu grafika un franču 19. gadsimta ilustrātors. Un sižets notiek tādā nosacītajā alternatīvajā Lielbritānijā. Spēle ir angliski, tādu nacionālo motīvu tur ir grūti šobrīd īpaši pietīt klāt. Nemžēl tad. Bet es nezinu, kad es lasīju par to datorspēli, jūs tā pielikāt tik daudz uzmanību katriem tiem puzlim, tiem 12 pužļiem. Un tā nav tāda standartizēts veids, kā risināt problēmu. Vai jūs atradāt kaut kas, kas strādā pirmajā puzlī, un jūs domājat, pieliksim to, nedomāsim vēl klāt, pieliksim to pārējiem tiem pužļiem. Jūs pielikāt tik daudz to uzmanību katram puzlim, un veidojāt ļoti pārdomāt to zemtekstu vai to narrative. Kā narrative ir latviski? Stāstījums. Stāstījumu, jā. Un man liekas, ka, lai to izdarītu, tavam prātam ir jābūt tik atvieglotam, lai varētu domāt tik daudz ārā no tās kastes.
Nu, mums nav tādas. Mēs gribējām izvēlēt kaut kādu rutīnu izstrādē, bet mums tas neizdevās. Varbūt tas ir pat, es saprotu, par ko iet. Jā, varbūt tas, kas mums neizdevās, tas pat ir labi. Mums neizdevās izveidot rutīnu. Jā. Bet tas, protams, ir grūtāk to visu izstrādāt. Arī jūs gribējāt, jūs nevarējāt. Mēs nevarējām. Jo jūs esat pārāk radoši. Iespējams, ja mēs izstrādātu rutīnu, tad tas būtu tāda atkārtošanās un tas būtu mazāk veiksmīgi. Kā tu turpini būt iedvesmots radošā veidā? Mums vienkārši jātaisa jauns projekts, to ir iedvesma vai nē. Kāda iedvesma netic, ir jāstrādā un vai tev ir iedvesma vai nav. Aha. Iedvesma nenāks. Tev ir jāpieliek roku. Nē, gaidīt iedvesmu, tā ir pēdējā lieta, ko varbūt, ja tā parasti no tīri tādas mentālās prakses ir tas, ka varbūt kāda apspriede, kur tiek lokalizētas kādas problēmas, pēc tam pastaigājoties, dažreiz ienāk prātā, ka tie ir izcinājumi, bet es to nesaucu par iedvesmu, tas vienkārši, Kā atbrīvošanās. Ja intensīvi padomā kādu problēmu, pēc tam it kā mēģina kaut tā atslābināties un ko pakustēties vēlams, tad parasti tas izcinājums viņš bieži vien kaut kā uzpelda. Jā, es tam ļoti daudz piekrītu. Tava spēle The Case of the Golden Idol, vai viņa atspoguļo kaut kādus politiskos notikumus Latvijas vēsturē vai pasaules vēsturē? Tā ir tāda alternatīvā pasaule, tāpēc mēs gribējām tikt vaļā, lai mūsu tā īstie vēstures notikumi neierobežot. No vienas puses tad viņas ļoti jāzina ļoti labi, un jūs ļoti jāiedziļinās. No otras puses tas it kā ir vēl viens, mūsu tā pieejas izstrādē bija tas, ka katram šim līmenim nosacītajam mīklai, viņai jābūt mīklai, viņai jābūt stāsta sastāvdaļai, tas mēs stadīja bīts. Un tam jābūt jāgai no tāda rīcības loģikas viedokļa, kas bieži vien detektīvu filmās nav. Cilvēki rīkojās iracionāli tikai tāpēc, lai būtu mīkla un būtu noslēpums. Mēs centāmies, cik mums izdevās jautājums, ka, lai notikumi būtu daudz maz loģiski. No kāda jautājuma es šo aizpildēju? Par politiskiem notikumiem. Par politiskiem, jā. Mums tur vienā brīdī parādās politiskais kapitāls kā Ķīnā. Tikai 18. gadsimta izpildījumā. Kas mums tur vajadzēja ja tas katrā stāstā pirms beigām, ja beigas labas, tad jābūt tam tumšākajam momentam, un tad tas tumšākais moments, kur tiek ieviests šis politiskais kapitāls un ir totalitārs režīms. Tas nav spoilers. Tas ir spoilers. Jūs varat to pateikt? Tas ir, es jau nestāstīšu par viņu sīkāk, bet viņš, tas nepasaka tādu atrisinājumu. Tas nav galvenā mīkla spēlē, tas vienkārši kaut kas tāds, kas notiek vienā brīdī, jā. Bet jā, es kā neienācu prātā par spoileriem, es gribēju attīstīt domu tālāk, bet es tad nedarīšu tā. Tas, ko es pateicu, ka tu ir tāds ierakstīts, zināms, komentārs par politisko utopismu, par to, kā tas noved pie sliktām lietām. Tad viņi kaut kā mēģināja uzbūvēt ideālo pasauli, un viņiem gaiss ar greizi. Jā, ka tas politiskais utopisms, kas noved pie atkal katru reizi pie fašismu. Ar nekādu, ja tu tikai domā par to labo, tas nenoved nekur, jo tev arī, jādomā par to slikto, tas viss ir balansā. Par nākamajiem spēļu ieinteresētajiem, tā kā kaut kādiem skolēniem, ko tu ieteiktu, lai viņi dara, lai viņi varētu pašu savu spēli arī veidot? Ja viņi tā vēlās. Man, protams, nebūs nekādas veiksmes receptes, bet, teiksim, būtu vēlams skaidri nostādīt mērķi, kāpēc es taisu šo un kāpēc tieši tas, ko es taisu, būs kādam interesants. Jo nevis, teiksim, mēģināt uztaisīt vēl vienu produktu, kādu jau tirgū tur ir
simtiem un tūkstošiem. Vienkārši, tevi neviens neapsveiks. Jā, tas priekš tevi varbūt būs sasniegums, ka tu uztaisi to projektu, bet ja ir daudz tādu pašu projektu, tad nezinu par to kāds interesēsies. Tas, ko mēs neizdarījām, tas ir ļoti labi, ja ir tas spēles process, viņi var nokomunicēt īsā video, bet tas arī nav obligāti, mums tā nebija. Un tad ir vēlams, protams, pabeigt projektu, kas daudziem ir daudzi apstājās jau šī. Es par to baigi daudz domāju vispār, jo dažreiz es kaut ko iesāku, virzīšos uz citurieni. Un es virzos, es neesmu pabeigusi tur 9 projektus, vai cik tur ir, es nezinu, vienkārši numurs. Bet es pienāku pie tā, šis 10. ir tas, kurš tiešām, gribu pielikt to roku. Jā, tas ir arī, tā. Bet, tajā procesā tu esi pie 5. un tu tā, varbūt man nekad nekas tā kā nesanāks, vai? Jā, ja mēs runājam par tām komerciālām perspektīvēm, par to, ka, gribētos to arī pelnīt, tad, ir svarīgi pēc iespējas ātrāk pārbaudīt, vai tas strādā. Tas ir tas fail fast princips, ka pirms, teiksim, ieguldīt 5 gadus darba un nevienam nerādīt, ir vēlams, tad var izrādīt, ka neviens neinteresē. Bet, ir cilvēki, kur izveidojuši veiksmīgus projektus, darot tieši tam, strādājot nevienam nerādot 5 gadus. Projekts, kur galvenā motivācija pašizpausme, tad uz priekšu var tā darīt, ja, teiksim, otrs projekts, kurā es piedalos, ir SpaceRec, latviešu lomu spēle, kas ir, datoru lomu spēle, kas ir RPG taisīti neprāts. Viņi to taisīja Mārtiņš Ceplis, Andreja klases biedrs, un tur daudzus gadus sākumā slepeni, pēc tam pamazām atklāti, un tad es vienā brīdī pieslētos grafiku, bet, šāds projekts, viņš pat nevar būt komerciāli veiksmīgs, bet ja viņš nopelna kaut naudu, jo tur vienkārši darba apjoms tik milzīgs ieguldīts, ka viņš nevar tās pat īsti atpelnīt, bet, tas ir tāds projekts, kur ir tāds Mātiņiem bija mākslinieckais piepildījums, viņš izdarīja tiešām, viņš pateica kādu jaunu vārdu žanrā. Tā kā, nav visam jābalstās tikai uz tādu komerciju obligāti. Tā kā es nozīmēšu to, ka, ja gribās to pelnīt, vēlams ir novertificēt pēc iespējas ātrāk, bet ja tas ir tāds projekts, kur gribās pateikt kaut kādu, ja tas ir tāds projekts arī galvenokārt sev, tad, protams, var strādāt 5 gadus un nerādīt. Jā, ej tur, kur tava interese sēž. Jo tu vienmēr gribēsi uztaisīt kaut ko labāku, un tu droši vien arī citi cilvēki redzēs to iedvesmu, redzēs to superīgo efektu, un tad viņiem arī būs interese. Tā kā, nedomā pārāk daudz par ko kaut kādi citi domā, vai kaut kādām lietām, cik man naudu no turienes dabūs. Mēs par to visu domājām, mums tas bija... mums tas bija, mums ideja no paša sākuma jau bija, ka tas būs komerciāls projekts, nevis hobija projekts. Tāpēc mēs pūlējāmies vertificēt. Tas, protams, izklausās tad drausmīgi, ka tu tā kā... Tu izstrādā mākslas projektu fokus grupas palīdzību, bet tā nav, jo tā doma ir nevis tas, ka testētāji diktē to, ko tu gribi pateikt, bet vienkārši, ka tev ir stāsts, ko tu gribi pastāstīt, un vai cilvēki viņi saprot tādā veidā, kā tu gribi. Tas tiek iegūts testējot. Nevis tas, ka cilvēki tagad grib, lai šeit būtu, pīles šī līmenī, mēs tad liksim pīles un
jo tāds populārais balsojums. Tā kā es domāju, es pat teiktu, ka arī tādam pašam projektu viņam, ka tik un tā ir vērts rādīt cilvēkiem un dabūt kādu atpakaļējo saiti. Rādi savus darbus pasaulē. Rādi savus darbus saviem vai pat arī cilvēkiem, kas vispār negrib zināt par spēlēm. Nē, to šiem tādi, ka negrib zināt viņiem, tas vienkārši nebūs projekts priekš viņiem. Viņu viedoklis varbūt nav tik svarīgs, jo viņi nebūs potenciālie tie, kas lietotāji. Jā, tad ir arī tāds teiciens, ka ja lietotājs saka, ka ir kāda problēma tā projektā, tad viņam vienmēr ir taisnība, gan arī vienmēr ir taisnība. Un ja viņš piedāvā kādu savu risinājumu, tad viņas drīzāk, ka viņam nebūs taisnība par to risinājumu, bet tā problēma viņš identificēt palīdz, un tad jādomā pašam, kā to atrisināt. Izcēl savu darbu pasaulē tiem, kuri ir interesēti vai potenciāli varētu būt interesēti, tad, ja viņi saskat kaut kādas problēmas tavā darbā, viņi būs pareizi droši vien, jo viņi skatās no tās lietas no malas, bet risinājumi tev ir jārisina. Tā kā tu pat nevar pateikt, ko man darīt? Ko lai es daru tajā vietā? Nē, saķeries, un tu vari pats risināt to problēmu. Jā. Jā, un galvenais ir jāsaprot, ar ko tas produkts viņš būs, ar ko viņš būs atšķirīgs no vispārējām, ar ko viņš izcelties. Kādu pienesumu viņš dos, jā. Pasaulē. Tu esi riktīgi, tu ar savu brāli esi riktīgi uzķērs to pienesumu. Savā datorspēlē, es tā teiktu, pasaules mērogā ļoti daudziem kritiķiem, kā bija The New Yorker, viņiem bija tā kā top 10 spēles 2022. gadā. Bija tāds, jā. Jā, tā. Mums ir kritiķi pievērs uzmanību spēlē tās ziņā, mums veicās arī pateicoties izdevējiem lielā mērā. Un tagad tu vari, tā kā ar to spēli vispār, vienkārši turpināt taisīt tās spēles, tev pat nevajag domāt par kaut kādu haltūrēšanu vai sānā, ka tu vari tā kā tiešām pievērsties uzmanību, ka jums ir tiešām paveicies un jūs esat, izsitušies Latvijā ar datorspēli. Pagaidām, jā. Un tad jātais jauno projektu ceļš, kā mums ies ar viņu. Es tev novēlu veiksmi. Jā, paldies. Lai veiksmi problēmu risināšanā, veiksmi tev darbā, lai motivācija nāk un nāk un nāk. Un jā, lai tev superīgi iet ar tev sunīt arī. Jā, paldies. Jā. Nodošu sveicienu sunītim. Paldies. Paldies, Ernest Kļaviņ. Jā, paldies par iespēju pastāstīt.